Sveicināti! Mitsubishi Colts 2007. gada 1.3 dzinējs. No ierindas izgāja stūres mehānisms, jeb, kā tautā saka, stūres reika. Šo stūres mehānismu pie oficiālā dīlera ir iespējams nopirkt par 1800, manuprāt, 90 eiro. Šādu koltiņu ir iespējams nopirkt no 1000 līdz 2000 eiro. Ir jēga taisīt? Šī ir tāda liela problēma. Internetā šādu stūres mehānismu var atrast sākot no 500 eiro, kā jūs šeit redzat. Bet šis mehānisms, viņš ir restaurēts, viņš nav jauns. Tā, kad varam meklēt, jā, te mēs redzam atkal restaurēts. Restaurēts, kamēr viņu atgādās uz šejienu, viņš ir jāpasūta. Tie ir vēl kaut kādi papildus izdevumi, nu tad kaut kādi, rupi runājot, 700 eiro izmaksātu šāds stūres mehānisms. Servisos arī neviens neuzņemās šādu stūres mehānismu restaurēt, salabot, vienīgais mainīt veselu, visu to stūres mehānismu, jeb reiku. Citu variantu nav. Ja šādu stūres mehānismu mēģina nopirkt pēc reklāmas, kaut kur lietotu no šrotiem, piemēram, arī to ir diezgan problemātiski izdarīt, jo tikko parādās tirgu, šajā tirgu šī detaļa, tā uzreiz viņa arī tiek izpirkta, tur tev ir jāpaspēj. Un cena viņai ir 400 eiro un uz augšu. Lai šo problēmu atrisinātu, atradu labā stūres koltu, noņēmu šo stūres iekārtu, es pats, un no šīs stūres iekārtas tika noņemts elektrodzinējs. Šis elektrodzinējs, kas ir video, tas jau ir noņemtais, tas ir vecais, kurš nedarbojas. Šo dzinēju nopirku par 100 eiro. Dzinēju noņemt bija ļoti sarežģīti, viņš bija totāli piecepies, un dzinējs no kreisās stūres kolta ne ar ko atšķirās tikai ar to, ka vadu izvadi ir uz otru pusi. Ņemot vērā, ka šo elektromotoru noņemt ir diezgan problemātiski, šo darbu uzticēju servisam. Servis man to nomaiņu un vada pagarināšanu veica par 100 eiro. Kopumā man šis remonts, stūres pastiprinātāja nomaiņa vai saremontēšana izmaksāja elektrodzinējs 100 eiro, darbs 100 eiro, pēc tam ir diagnostikas, savirzes regulēšana, kopsumā tas izmaksāja 350 eiro. Papildus gribu minēt to, ka koltu ir iespējams arī normāli vadīt, izņemot šo elektromotoru, jo elektromotors ir tas, kas īstenībā neļauj stūri pagriezt un ir tā lielā pretestība. Ja viņu izņem ārā, tad stūri var nosacīt normāli pagriezt, viņu var eksploatēt, nekāda problēma nav. Es personīgi to neesmu pārbaudījis, bet cilvēks, kurš ir to elektrodzinēju noņēmis nostan un ir braukājis, esot nobraukājis veselu gadu, pieradis un nekāda diskomforta nav izjutis. Sievietēm tas ir bišķīt sarežģītāk, bet viņš nekādu lielu problēmu neizjuta. Pieļauju, ka vienīgā problēma varētu būt tā, ka pēc tam ejot tehnisko apskatē lampiņu pie odometra varētu to nodot un tikai dēļ tā varētu varbūt tās tehnisko apskati neiziet. Ja šo elektromotoru izņem ārā, veidojās caurums un to caurumu tad vajag kaut kādā veidā aiztaisīt. Redz, ka te jūs redzat veidu, speciāli izgatavots tāda daļa, ko tad šī elektromotora vietā ieliek, aiztaisa caurumu ciet un braukā un bez nekādām liekām problēmām. Tas arī ir viss, ko es gribēju pastāstīt. Ceru, ka šis stāsts kādam noderēja. Visiem veselību, veiksmi līdz nākamajai reizei. Ātā!